Daugavpils ir viena no 3 Latvijas pilsētām, kur joprojām var izmantot tramvaju pakalpojumus, un esam tik ļoti pieraduši, ka dažkārt šķiet, ka ieviest jaunu maršrutu vai mainīt esošo ir pavisam vienkārši. Taču, lai nodrošinātu netraucētu tramvaju kustību, liels darbs tiek veikts noslēpts no pasažieru acīm, piemēram, maršrutu saskaņošana un grafiku sastādīšana. Tramvaju kustības grafika izstrāde ir diezgan sarežģīts process, kas sevi ietver vairākus faktorus, kā piemēram cilvēku plūsma dotajā maršrutā vai arī cilvēku plūsma kopumā šajā diennakts stundā. Līdz ar to tas ir pietiekoši darbietilpīgs process, kurā mūsu darbinieki vērtē jebkuras izmaiņas grafikā. Tas savukārt nozīmē, ja mūsu pilsētas iedzīvotāji iesniedz iesniegumu par izmaiņām, tas varētu būt pāris minūtes vienā vai otrā virzienā. Pēc tam sākās diezgan liels darba apjoms, lai izvērtētu nepieciešamību, izrēķinātu šīs nepieciešamības pamatotību, un rezultātā tas tiek iesniegts pilsētas transporta komisijai akceptam vai arī noraidījumam. Vēl viens izaicinājums, ar ko saskaras Daugavpils satiksme, ir viena sliežu ceļa posmi, kad ir tikai viena sliežu līnija. Šī infrastruktūras iezīme būtiski ierobežo iespējas. Tramvaju kustībai viensliežu ceļu posmums ir jāveido tāds grafiks, lai tramvaji varētu izbraukt noteiktās izbraukšanas vietās. Katra nepareiza sekunde dod to, ka tramvaju kustība tiks traucēta. Neskatoties uz lielo nianšu skaitu, Daugavpils satiksme turpina veiksmīgi tikt galā ar uzdevumu nodrošināt efektīvu tramvaju satiksmi. Iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka viņu ikdienas pārvietošanās būs ērta un droša.